Mani sauc Kristīne. Šobrīd strādāju Rūrē, SIA Magnum Social and Medical Care. Strādāju mājas paliatīvajā aprūpē. Pavisam nesen, no septembra sākuma pagājušā gada. Un pirms tam strādāju Pāvilostā un Jūrkalnē, 2 privātajos tautā sauktajos pansionātos, bet oficiāli saukti sociālās aprūpes centri. Kā es nonācu sociālajā aprūpē? Būtībā ar sociālo aprūpi esmu saistīta jau no 1999. gada 25. februāra, kad Pāvilostā tika likvidēta mazā slimnīca, kas toreiz bija. Toreiz visā Latvijā likvidēja mazās slimnīcas. Un šajā slimnīcā palika cilvēki, kuri bija vientuļi, slimi cilvēki, bez radiniekiem, tuviniekiem, un kurus tā īsti 99. gadā nebija kur likt. Jo tuvinieki par šiem cilvēkiem parūpēties mājās nevarēja. Tas ir viens gadījums, un otrs gadījums, ka šādu tuvinieku vispār šiem cilvēkiem nebija. Un līdz ar to mana mamma pieņēma šo izaicinājumu, kas tiešām bija ļoti liels izaicinājums 99. gadā, izveidot sociālās aprūpes centru, vai toreiz sauktu pansionātu. Nu, lūk, un, lai izveidotu šo sociālās aprūpes centru, bija nepieciešams ņemt pieredzi no kaut kā, ar ko vispār sākt. Ņemot vērā, ka Latvijā nebija no kā paņemt īsti pieredzi tolaik, tad pieredzi mēs ņēmām no Zviedrijas, no Gotlandes, no pilsētas Visbija, kur toreiz bija pansionāti. Un braucām pieredzes apmaiņā, un es tiku piesaistīta vairāk kā cilvēks, kurš pārzina angļu valodu un tulko un komunicē. Nu, tālāk jau, protams, kad iesaistījos arī projektu rakstīšanā, lai no šīs ēkas, kas bija bijusī slimnīcas ēka, izveidotu iestādi, ēku, vai pareizāk sakot, mēs to saucām jau 99. gadā par mājām, šiem cilvēkiem pēc iespējas pietuvinātu ģimeniskai un mājas videi, kas atbilstu sociālās aprūpes procesa nodrošināšanas vajadzībām. Nu, tāds arī ir tas īsumā, ļoti īsumā stāsts, kādā veidā es nonācu saskarsmē ar sociālo aprūpi kā tādu. Ikdiena, strādājot ar cilvēkiem, kuriem aprūpe nepieciešama ilgtermiņā, izskatās ļoti dažāda, jo tikpat dažāda, cik dažādi ir cilvēki, ir arī šī aprūpe un nepieciešamība šos cilvēkus aprūpēt, jo katrs gadījums ir pilnīgi individuāls. Principā mēs strādājām un šobrīd arī strādā jaunajā darbvietā, tā saucamajā case by case režīmā, jo katrs klients, kā sociālajā aprūpē saka un veselības aprūpē pacients, šis gadījums ir individuāls. Katram cilvēkam individuāli tiek izstrādāts sociālās aprūpes plāns, katram cilvēkam individuāli tiek izstrādāts sociālās rehabilitācijas plāns, un principā arī pēc šī plāna notiek visa pamatdarbība. Tā kā, jā, atbildot uz šo, es varētu teikt, ka darbs notiek no gadījuma uz gadījumu, pēc iespējas ar individualizētu pieeju katram klientam. Kad tas ir ļoti smags, šis darbs ir smags principā jau dzirdot par šo lietu, dzirdot, teiksim, par tēmu sociālā aprūpe. Lielākai daļai sabiedrības šī tēma liekas ļoti smaga un arī darbs šajā jomā. Bet kas mani notur? Mani notur noteikti tas, kad man ir iespēja strādāt ar cilvēkiem un ar cilvēkiem vistiešākajā saskarsmē. Un šajā darbā
Es kādreiz vienā intervijā, man liekas, nemaldos Kurzemes televīzijai vai Kurzemes vārdam, teicu, ka šo darbu nevar darīt visi, un tas ir pilnīgi normāli un pašsaprotami un loģiski, jo ne jau katrs mēs varam būt inženieris vai arhitekts vai aprūpētājs vai medmāsa. Tāpat arī sociālajā aprūpē tomēr strādāt visi nevar, jo darbs nav viegls, un tam ir jābūt darbam, kurš patiešām tev ir sirdī tūs un ko tu vēlies darīt. Jo cilvēki, kuri nonāk citu cilvēku aprūpē, protams, kā sākotnēji to dara nelabprāt. Tā nav cilvēka izvēle, kad es esmu nokļuvusi tādā situācijā, kad mans veselības stāvoklis vai man sociālā situācija ir tik smaga, ka man nav iespēja pašaprūpēji un man ir jāmeklē cilvēki, kas par mani spētu parūpēties. Līdz ar to es teiktu, ka smagākajos brīžos tieši šie cilvēki, ar kuriem tu komunicē un kuriem tu centies palīdzēt, un tu redzi arī to rezultātu, ka tu spēj palīdzēt, notur šajā darbā. Aprūpē nonāk ne tikai seniori, aprūpē nonāk ne tikai cilvēki cienījamā vecumā, bet kā aprūpējams personas ir arī cilvēki, kuri citā un normālā gadījumā varētu būt darbspējīgi un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Un gadījumi, kad jauns cilvēks kļūst par aprūpējumu personu, ir ļoti daudz, kļūst arvien vairāk. Tā ir tā tendence ne tikai Latvijā, Eiropā, bet arī visā pasaulē. Ar ko tas būtu skaidrojams, grūti pateikt. Droši vien, kad ar kaut kādām īpatnībām pasaule ļoti ātri iet uz priekšu, viss attīstās un cilvēkam ir jātiek līdz laikam, un cilvēks bieži vien nepadomā par to, kā šo savu dzīvi dzīvo un cik riskanti vai neriskanti šo dzīvi nodzīvo. Un līdz ar to, protams, kad šī tendence, pasaules tendence, kad ir nepieciešams iet uz priekšu un sasniegt visu iespējamo, noved pie tā ļoti bieži, kad jauni cilvēki nonāk aprūpējums personas statusā. Kādi konkrēti gadījumi? Ir gadījums, kas, piemēram, ir saistīts ar neārstējumu saslimšanu. Ļoti agrā vecumā tiek diagnosticēta, teiksim, multiplā skleroze. Tas var būt gadījums, nesens gadījums, kur puisis tika notriekts, vilciens notrieca. Tas ir gadījums, kur cilvēks ir lecis uz galvas ūdenī un visa pārējā ķermeņa, teiksim, stāvoklis šobrīd ir tāds, ka viņš nespēja veikt pašaprūpi nemazākā mērā. Tie ir ļoti daudz gadījumi. Diemžēl arī ir tendence pieaugt insultu gadījumu skaitam, arī jaunu cilvēku vidū. Tā kā, šīs situācijas ir ļoti dažādas un ļoti individuālas. Un, tādi šie gadījumi ir. Principā jau cilvēks pēc savas būtības, tad, kad cilvēks piedzimst, pieaug un nonāk tādā pieaugušā vecumā, kad ir šie 18 gadi, ir jākārto sava dzīve, mēs ejam uz darbu, mēs mācamies, mēs ejam uz sporta zāli, mēs ejam uz izklaidi, mēs satiekamies ar draugiem, un šī dzīve kļūst tāda patstāvīgi aktīva. Un, protams, ka vienā brīdī, tad, kad šī dzīve no tevis neatkarīgu apstākļu dēļ vai no tevis atkarīgu apstākļu dēļ, bet jebkurā gadījumā pēkšņi tiek apstādināta, cilvēkam iestājās loģisks šoka moments. Tas ir pilnīgi normāli, jo mēs tiekam izsisti no līdzsvara. Un, vai ir atšķirība, teiksim, starp veciem un jauniem cilvēkiem? Es domāju, ka sākuma posmā nē, jo jebkurš cilvēks, kuram
nepieciešams ir prasīt. Mēs jau zinām, cik tas ir grūti paprasīt citam palīdzību. Nu, vienalga par kādu jautājumu mums ir grūti. Latvijā ir tāda mentalitāte, pirmkārt jau, ka cilvēkiem ir grūti pajautāt, palīdzēt citam, gribās izdarīt visu pašam. Un ir sevišķi, ka tu nonāc tādā bezpalīdzīgā stāvoklī, ka tu saproti, ka tu esi pilnībā atkarīgs no cita, tad, man liekas, šim vecumam vairs nav nozīme. Jo jebkurš cilvēks grib šo dzīvi virzīt un dzīvot tā, kā viņš ir izvēlējies. Protams, kad jauniem cilvēkiem, sevišķi vīriešiem, puišiem, kuri nonāk šajā bezpalīdzīgajā stāvoklī, ir daudz smagāk, jo mēs ļoti labi to visi zinām, kad sākotnēji puisītis tiek audzināts ar domu, ka tu tālāk izaugsi, tu būsi ģimenes galva, tev būs pienākums rūpēties ne tikai par sevi, bet arī par ģimeni, par savu sievu, par saviem bērniem. Un līdz ar to šī atbildības, patstāvības sajūta jau tiek ieaudzināta no bērnības. Un loģiski, kad šis jaunais vīrietis, kurš ir uzsācis skolas gaitas, studijas, darbu, pēkšņi tiek nolikts tajā bezpalīdzīgajā stāvoklī, kur viņš ir pilnībā atkarīgs no citiem. Protams, kad viņam ir ļoti grūti pieņemt šo palīdzību. Un it sevišķi tur, kur mēs runājam par tādu lietu kā autiņu bikšu maiņa, protams, ka tās ir intīmās ķermeņa daļas, un tas ir visgrūtāk. Un, jā, protams, ka dalās arī pa dzimumiem. Es pat teiktu, ka drīzāk dalās par dzimumiem nekā par vecumiem. Šīs grūtības pieņemt šo palīdzību un atļaut sevi aprūpēt. Es gribētu pastāstīt par cilvēku, kurš vēl joprojām ir starp mums. Protams, kad ir ļoti daudz arī tādu gadījumu, kur cilvēki vairs nav starp mums, par ko es varētu stāstīt, jo tie gadījumi ir ļoti dažādi un ļoti smagi, bet šis konkrētais cilvēks ir ļoti īpašs ar savu vēlmi dzīvot. Un stāsts ir par vīrieti, kurš zināmā vecumā viņš bija ļoti sportisks un spēlēja futbolu. Un pēc viena no treniņiem viņam bija sajūta, ka viņam ir slikti ar veselību. Viņam palika slikti. Un tad tālākais jau, protams, bija visa diagnostika, slimības diagnosticēšana, ko tajā laikā, kas prasīja diezgan tādu ilgu laika posmu, jo šī ir viena no retajām slimībām Latvijā. Un tajā laikā bija ļoti maz pētījumu un metožu šīs slimības ārstēšanā. Pagāja zināms laika posms, un, protams, šī diagnoze tika uzstādīta. Un tad tālākais bija, protams, šo diagnozi pieņemt un ar viņu iemācīties sadzīvot. Jo vīrietim, sportiskam, kurš strādā labu darbu, pelna labu naudu, ir izveidojušās attiecības, ir mīļotā sieviete, pēkšņi nonākt šādā situācijā, kad ir saprotams, ka šī slimība ir neārstējama, ka viņu izārstēt nevarēs, un šī dzīvildze līdz ar to būs īsāka nekā normālā gadījumā cilvēku. Bija ļoti grūti šo pieņemt un ar to sadzīvot, bet tas, ko es gribētu pateikt par šo konkrēto cilvēku, personību, cilvēku ar ļoti stipru raksturu, ir viņa lielā interese. Viņš neatmeta roku, viņš lasīja, viņš klausījās, viņš piedalījās blogos, viņš klausījās pieredzes stāstus, viņš rakstīja ārstiem, viņš rakstīja uz klīnikām. Un viņš izmēģināja arī eksperimentālās zāles. Tā ir šī milzīgā deksme un šis milzīgais gribas spēks dzīvot, ko es viņā redzu. Un, teiksim, arī šobrīd, aizbraucot pie viņa kontrolu vizītēs, tas, ko es redzu, es principā no viņa iegūstu un smeļos šo enerģiju.
jo viņš vienmēr sagaida ar smaidu. Kaut arī viņam nav iespēja vairs staigāt. Viņš pārvietojās ar tādu mazu mocīti pa dzīvokli, bet viņš ir izdarījis tik daudz, viņš ir iegādājies citu dzīvokli, ko viņš ir piemērojis jau zinot, kādas būs šīs nākotnes vajadzības. Viņš ir piemērojis šīm nākotnes vajadzībām. Viņš ir iegādājies šo rīku, ar kuru pārvietoties pa dzīvokli, ar kuru braukt. Viņš ir atradis šīs eksperimentālās zāles. Viņš meklē šobrīd, un viņa brālis arī iesaistās jaunas eksperimentālas terapijas meklēšanā. Tas ir brīnišķīgi, manuprāt. Tas ir brīnišķīgi. No šādiem cilvēkiem mēs varam smelties pieredzi un zināšanas, un viņš ir kā staigājoša enciklopēdija, principā arī ārstiem Latvijā, jo viņš tik perfekti pārzina šo savu saslimšanu, viņš par to ir interesējies, viņš ir iemācījies ar to sadzīvot, un tad, kad viņam vairs nebija iespēja spēlēt futbolu, viņš atrada citu veidu līdz tam brīdim, kamēr vēl viņš varēja staigāt, viņš lidoja ar paraplānu. Un, protams, ka šobrīd viņš to vairs nevar darīt, bet šis ir tas gadījums, šis veiksmīgais, skaistais, brīnišķīgais stāsts, kur mēs braucot ar ārstiem kontrolvizītēs, protams, ka redzam to, ka šī situācija pasliktinās, bet šis cilvēks neatmet šo cerību un šo sadzīvošanu ar savu slimību līdz pat pēdējam. Un tas, man liekas, ir tik iedvesmojoši. Arī veseliem cilvēkiem, jebkurā situācijā. Tātad šī diagnoze ir multiplā skleroze. Multiplā sklerozē ir vairāki veidi, bet šis ir, paldies Dievam, tas veids, kurš attīstās lēni, varbūt arī pateicoties viņu šai iekšējai vēlmei dzīvot un šiem medikamentiem, kas ir pieejami. Diagnoze atklāja 22 gados, šobrīd puisim ir 38 gadi. Jā. Tā kā tas ir brīnišķīgs veiksmes stāsts, manuprāt. Aprūpētājs, kurš sāk iet pie šī cilvēka, kurš ir jauns, bet kuram ir diagnosticēta neārstējama saslimšana ar ierobežotu dzīvildzi, ir neatņemama šī cilvēka motivācijas sastāvdaļa. Tādēļ, ka, protams, kad šajā konkrētajā gadījumā, par ko es stāstīju, ļoti daudz ir pašiedvesma, ļoti daudz, lielākā daļa principā. Bet mēs pat dažreiz ar ārstiem vairāk satraucamies par viņu nekā viņš pats. Bet tajā pašā laikā katra šī reize, kad aiziet aprūpētājs, ko es arī stāstu savām meitenēm, kad mēs esam tās, kas iet un motivē. Mēs esam tās, kas ierodās pie cilvēka neatkarīgi no viņa diagnozes, neatkarīgi no sadzīves apstākļiem. Mēs ejam un mēs darām to savu darbu ar sirdi un dvēseli. Protams, kad jebkurš tagad no malas psihologs man teiks, kur ir pašizdegšana, mēs tādā veidā ļoti ātri iespējams izdegt. Ir, piekrītu, protams, kad ir iespējams izdegt, un tas arī notiek, un palīdzošajās profesijās tas ļoti bieži notiek. Tieši tāpēc ir arī, paldies manam uzņēmumam, mums ir supervīzijas, kas mums tiek regulāri nodrošinātas, gan individuālās, gan grupas, bet, ja mēs runājam par motivāciju, ko mēs spējam sniegt ikvienam šim cilvēkam, tad tā ir neatsverama sastāvdaļa no mūsu darba, empātija, motivācija, emocionāla inteliģence, profesionalitāte, kas ir viennozīmīgi nepieciešama šajā darbā, lai šo darbu darītu kvalitatīvi un tā, lai mēs sasniegtu šo kopējo mērķi paliatīvajā aprūpē, hospice aprūpē, kur mēs cilvēkiem dodam iespēju šo laiku, kas ir atlicis, nodzīvot kvalitatīvi, pēc iespējas kvalitatīvāk. Tāpēc mans uzskats, es ļoti daudz pie tā strādāju, lai savām darbiniekiem nodrošinātu maksimāli daudz dažādas izglītības iespējas un
apmācību iespējas, lai spētu saglabāt šo sapratni par to, cik daudz mēs spējam un varam motivēt klientu. Šeit es gribētu varbūt teikt to, ka strādājot iepriekš sociālās aprūpes centrā, kas tomēr ir institūcija, ir tā, ka mēs vairāk dodam šos noteikumus, kuriem ir jāpiemērojas gan pašam klientam, gan arī ģimenei un tuviniekiem. Jo tajā brīdī, kad cilvēks atnāk dzīvot uz institūciju, viņš pieņem šīs institūcijas iekšējos kārtības noteikumus, un pēc šiem arī viss process notiek. Tad, kad aprūpe notiek mājās, tad ir pilnīgi otrādi. Viss šis process tiek tā kā apgriezts ar kājām gaisā, jo mēs esam tie, kas iet šajās ģimenēs, iet šajās mājās, un mums ir jāpieņem šo māju un šo ģimeņu noteikumi. Un tas nav viegli, jo katra ģimene, katras mājas, protams, ka darbojas pilnīgi pēc saviem noteikumiem un dažādiem noteikumiem. Un, protams, kad neizejot ārpus kaut kādām ētikas un morāles normām, mums kā aprūpētājiem šie noteikumi ir jāpieņem. Līdz ar to viennozīmīgi, ka sarunas ar tuviniekiem, ģimeni ir organizējamas, un es vienmēr esmu bijusi par komunikāciju un sarunām. Un uzskatu, ka tajā brīdī, kad mēs saņemam šo koncīliju lēmumu un sākam iet pie šī cilvēka uz mājām, mums ir jāveic šī pirmreizējā novērtēšana, kuras laikā, teiksim, mēs izrunājam ne tikai ar pašu klientu procesu, kā mēs tālāk sadarbosimies, kā mēs palīdzēsim klientam pašaprūpē, bet arī ar tuviniekiem un ģimeni. Un tā ir arī tā mūsu uzņēmuma stratēģija maksimāli daudz mēģināt iesaistīt tuviniekus un ģimeni šajā visā paliatīvās aprūpes procesā, tādā veidā mēģinot saglabāt šo saikni, lai šī saikne nepazūd. Protams, kad ir arī tādi gadījumi, kur nav tuvinieku un nav ģimene, kur cilvēks ir vientuļš, un tad gribot, negribot, mēs kļūstam par vienīgajiem cilvēkiem, kuri iet pie šī cilvēka, pie šī klienta, un mēs kļūstam par tādu kā viņa ģimeni, nebioloģisku ģimeni. Bet gadījumi ar tuviniekiem un ģimenēm ir, protams, ka ļoti dažādi. Tikpat dažādi, kā mēs esam kā cilvēki, tikpat dažādas ir arī situācijas. Un bieži ir, protams, kad konflikti starp pašu klientu un ģimenes locekļiem. Un tas ir normāli. Mēs visi esam tikai cilvēki, un mēs visi nevaram vienmēr par visiem jautājumiem būt viensprātis. Bet tas, ko es arī vienmēr esmu teikusi tuviniekiem, it sevišķi tādos gadījumos, ja tuvinieks man saka, ka mēs tā kā negribētu, lai jūs viņam sakat šo diagnozi, jo varbūt tas varētu izraisīt tur kaut kādas negatīvas emocijas vai negatīvu reakciju, tad es saku, ka mans uzdevums nav jums pateikt diagnozi, teiksim, ierodoties pateikt diagnozi, jo šis uzdevums ir ārstējošiem ārstiem. Principā tie, kas slimnīcā ir pieņēmuši šo koncīliju lēmumu, tāds bija uzdevums ārstējošam ārstam pateikt šo diagnozi. Es nāku pie cilvēka darīt savu darbu. Es daru aprūpes darbu. Bet, protams, ja cilvēks man uzdotu jautājumu par to, vai man ir vēzis, vai man ir 4. stadija, es nekādā gadījumā nemelotu, jo šīs attiecības starp aprūpētāju un klientu ir par atklātību, ir par patiesību. Un starp citu, man vienreiz arī vienā intervijā uzdeva jautājumu, kā tu vari strādāt šajā jomā? Šī taču ir tik smaga joma. Kā tu neizdedz, kā tu vari pa naktīm pagulēt? Jo tu taču visu laiku saskaries ar nāvi, principā. Nāve ir neatņemama paliatīvās un hospice aprūpes sastāvdaļa.
Un tad es vienmēr saku, ka nāve tas ir bioloģisks process. Cilvēks piedzimst un cilvēks nomirst. Tāda ir cilvēka dzīve. Mēs visi nomirsim, agrāk vai vēlāk tas notiks. Un, man liekas, tā nāves tēma tik ļoti cilvēki no viņas izvairās un baidās un mēģina pazust no viņas un nerunāt par to, kad tas ir mazliet pārspīlēt. Man ir patiesi prieks, ka Latvijā šobrīd par to sāk runāt un diezgan daudz runāt. Jo savā laikā es arī mazliet sāku nāves dūles studijas, starptautiskas studijas attālināti. Un šis nāves process tur tiek apskatīts kā pilnīgi normāla dzīves procesa sastāvdaļa. Mēs plānojam šo nāves, šo dzīves noslēgumu posmu gan tāpat, kā mēs plānojam, piemēram, kāzas. Mēs tā arī plānojam šo aiziešanas procesu. Tāpat kā mēs plānojam kaut kādu noteiktu dzimšanas dienu, mēs varam plānot arī šo aiziešanas procesu. Mēs varam apzināt, kāds būs pūriņš. Mēs varam apzināt, kādu dziesmu mēs gribam. Un tas ir tik normāli, manuprāt, ka par to ir jārunā un par šīm lietām ir jāziņo. Es vienmēr atcerēšos, kā man vecāmītei stāvēja stāļa augšā zārks. Viņa jau laicīgi bija pasūtījusi sev ozolkoku zārku. Viņai bija ļoti skaista, brīnišķīga nopirkta kleita, ko viņa arī pēc tam visu laiku domāja, ka tikai viņa pa daudz kaut ko neapēd, jāēd ir veselīgi, tāpēc, lai viņa varētu ielīst šajā kleitā. Un man tas likās tik interesanti, ka cilvēks tik ļoti domā par to, kāda ir man mīļākā dziesma, ko es gribētu, kāda ir kleita, kāds ir zārks, kādi būs tie cilvēki, ko es gribētu redzēt un ko es gribētu redzēt tajā savā bērnu mīlestībā, teiksim. Un tieši tāpēc arī parasti, tad, kad jau šī paliatīvās aprūpes šis beigu posms nonāk, šis hospice posms, tad es parasti arī cenšos izrunāt gan ar tuviniekiem, gan arī ar pašu klientu. Šajā gadījumā es runāju gan atsevišķi, gan kopā, kā tas ir iespējams tajā situācijā. Kā jūs vēlētos? Kā jūs gribētu, lai būtu šī istaba? Varbūt ir kaut kādi gaiši toņi, ko mēs gribam šajā istabā. Varbūt mēs gribam ziedus, varbūt vēlētos ziedus. Vai tās būtu lilijas, vai tās būtu baltas rosas, vai tas būtu kaut kādi citi ziedi. Tā, lai varbūt tu vēlies uzlikt, es nezinu, Strausa mūziku. Vai tu varbūt gribēji CDC uzlikt. Un tās, man liekas, ir tādas lietas, šo nāves tēmu un runāt par to, kāds būs šis pēdējais dzīves posms, to var dažādi. Viss ir atkarīgs no tā, kā šo informāciju pasniedz un kā šo informāciju attīsta un kā par šo runā. Runājot par kļūdām, visbiežākajām kļūdām, ar ko es esmu šo visu gadu garumā sastapusies, viņas varētu nosaukt par kļūdām, ko pieļauj tuvinieki šajā aprūpes procesā attiecībā par klientu, ir pirmkārt, manuprāt, šī pārmērīgā pāraprūpe. Apmēram cilvēkam ir uzzināta diagnoze, tagad tu guli, neko nedari, nekusties, es visu tev atnesīšu, pagaidi, tikai tev nav pa augstu, es atnesīšu tev vēl 2 segas uzsekšu, 5 vilnas zeķes, logu veidināt nedrīkst, jo nedod Dievs tur kāda maza augsta gaisa plūsmiņa, ka tu nesaslimst vēl vairāk, vēl papildus tā diagnozē, ka tu nedabūni vēl kaut kādas augstēšanos. Nē, laukā neiesim, ja tu nokritīsi. Tā ir, manuprāt, tā visbiežākā kļūda. Otrkārt, ir viena ļoti būtiska lieta, un tas ir šīs telpas, istabas, mājas, dzīvokļa pārveidošana. Cilvēks ir palicis guļošs, metam ārā visas viņa mantas, jo viņš jau tāpat tūlīt nomirs, ja? Viņu atved mājās no slimnīcas, piemēram, pēc insulta. Viss mēs tur taisam remontu, visu to māju, vēl trakāk ir, mēs pārdodam māju dzīvokli, kurā viņš ir dzīvojis visu mūžu, vedam viņu tur pie sevis uz vienu mazu istabiņu. Viņš jau tur tāpat nomirst tajā mazākajā istabiņā, lai viņš arī guļ.
Šis, man liekas, ir vēl viena tāda lieta, ar ko es esmu saskārusies, kas man liekas, pagaidiet, mīļie cilvēki, kamēr šis cilvēks vēl ir dzīvs, ļaujiet viņam vēl pabūt tajā vidē, kas ir šī viņa vide, maksimāli pietuvināta tā vide viņa mājām. Tāpēc arī sociālās aprūpes centrā Pāvlos, kuras iepriekš strādāju, es maksimāli centos dot iespēju cilvēkiem atnest arī tādas mīļlietiņas, ko salikt vai pie sienām vai uz galdiņa. Jā. Un trešā lieta ir attiecībā par šo bēru procesu vai par šo nāves procesu un par apbedīšanu. Tātad mēs tevi kremēsim, mums būs muzikanti tādi un tādi, ēdinātāji tādi un tādi, nedodot vispār nekādas izvēles iespējas šim cilvēkam izvēlēties pašam tomēr, kā viņš to gribētu. Tās es varētu nosaukt par tādām 3 lietām palietīvai aprūpē, ar ko es esmu saskārusies. Jā. Justies nogurušam, bezspēcīgam un apjukušam tajā brīdī, kad tuviniekam tiek diagnosticēta neārstējama saslimšana vai pēc kaut kāda zināma laika, kad non-stop 24 stundas, 7 dienas nedēļā, tev ir visu laiku jābūt intensīvajā aprūpē ar šo tuvinieku. Tas ir pilnīgi normāli, tas ir pilnīgi dabiski, un mēs esam cilvēki. Tas ir smagi ne tikai fiziski, bet tas ir smagi pirmkārt jau psihoemocionāli, tādēļ, ka tas ir mūsu mīļais cilvēks. Un mums šobrīd viņš ir jāaprūpē. Un mēs visu laiku vai nu sevi vainojam, vai nu uzskatām, ka mēs darām nepietiekami, ka mēs nespējam sniegt to pašu labāko, ka mums ir jādod vēl vairāk un vēl lielākai tai atdevēji no sevis jābūt, lai sniegtu maksimāli labumu. Mēs tērējam visus savus ienākumus, lai izpildītu visas viņa pēdējās vēlēšanās. Un vienā brīdī šie tuvinieki izdeg. Ko es ieteiktu darīt? Pirmkārt ir to pašu, ko es teicu sākumā, šis process ir jāuztver kā dabīgs process. Tas, ko es minēju, mēs nomirsim visi, agrāk vai vēlāk. Tas, ka mums ir ierobežota dzīvildze un mēs viņu tāpat šo dzīvildzi pie neārstējumas saslimšanas nepagarināsim. Protams, kad notiek pasaulē brīnumi, ir dzirdēti, bet tie ir ļoti atsevišķi stāsti, jo cilvēka organisms tomēr cilvēks ir bioloģiska būtne. Un tas nav robots. Un, protams, kad organisms var izspēlēt dažādus trikus un var notikt milzīgas pozitīvas pārmaiņas, tāpat kā var notikt arī milzīgas negatīvas pārmaiņas. Bet vienalga šis process notiek. Un tādēļ arī, piemēram, mana darba vieta, mans uzņēmums, kurā es strādāju, piedāvā šos atelpas brīžus. Piedāvājam pieskatīt šo tuvinieku, ievietot pie mums centrā, ja tas ir nepieciešams, lai ģimenei būtu iespēja atpūsties. Un tiešām visu cieņu tai tendencei, kas šobrīd Latvijā attīstās, un es ļoti ceru un gribētos cerēt, ka nākotnē šī tendence tikai ies uz priekšu, ies uz augšu un ies plašumā, kad ir šie atelpas brīžu pakalpojumi. Ne tikai ģimenei, kurām ir smagi kopjami bērniņi, bet arī ģimenēm, kurām ir šie smagi kopjamie tuvinieki. Maksimāli izmantot visas atpūtas un atelpas brīžu iespējas. Tas ir mans ieteikums. Cik dažādi esam mēs, tik dažādas arī ir šīs metodes. Un mūsdienās mēs varam skatīties TikToku, skatīties YouTube, lasīt pieredzes stāstus, podkāstus, klausīties un blogus lasīt un vēl vispārējo un skatīties arī šādas intervijas, kur cilvēki stāsta gan par savu pieredzi, gan profesionāļi, psihologi, psihoterapeiti, psihiatri stāsta par to, kādas ir šīs metodes. Es ieteiktu pamēģināt visu un izvēlēties to, kas der sev. Kā es daru? Protams, ka tas nāk tikai ar gadiem.
strādājot šajā jomā, uztvert to visu, kas notiek, kā pilnīgu normu. Kā normu, kā normālu procesu, tāda ir dzīve. Un vai nu mēs šo dzīvi pieņemam tādu, kāda viņa ir, vai nu mēs viņu nepieņemam. Un, protams, ja mēs viņu nepieņemam, tad mēs arī nevaram atrast veidus, kā paši sev palīdzēt. Tas ir ļoti liels darbs ar sevi, kas ir, manuprāt, palīdzošajās profesijās viens no priekšnoteikumiem spēt strādāt ar sevi. Es ļoti daudz ar sevi strādāju. Un man tā ir būšana varbūt pie dabas. Paldies Dievam, man šobrīd ir tāda iespēja dzīvot Pāvilostā, kur man ir jūra, mežs, upe, pļavas, būšana dabā. Man ir iespēja būt kopā ar savu bērniņu, kurš man arī ļoti daudz pozitīvas emocijas ikdienā dod. Un tā ir baznīca priekš manis, jo svētdienās iespēja robežās, es apmeklēju dievkalpojumus. Tā ir tā mana garīgā būtība, kur es smeļos šo enerģiju strādāt turpmāk un palīdzēt. Personāla vadība kā tāda, manuprāt, ir viena no visgrūtākajām profesijām, jo, kā jūs arī minēju iepriekš, tad cik dažādi ir gadījumi, tik dažādi arī ir cilvēki. Un darba vietā, kurā es strādāju šobrīd, katrs darbinieks tiek ļoti, katrs potenciālais, eventuālais kandidāts tiek ļoti rūpīgi izvērtēts. Ne tikai pēc profesionālajām zināšanām, bet arī pēc psihoemocionālām stāvokļa. Un, manuprāt, tas ir ļoti liels plus un bonus, ka uzņēmums var šādu iespēju, šādu izvēles iespēju sev piedāvāt. Ka nav tā, ka, teiksim, trūkst darbinieku, trūkst cilvēki, nespēju samaksāt pietiekamas algas un līdz ar to esmu spiests ņemt darbā visus cilvēkus pēc kārtas. Jo, kā jau es minēju, tad strādāt šajā jomā to var darīt, šo darbu nevar darīt viennozīmīgi visi. Lai gan arī to saka par medicīnu, tad es gribētu teikt tā, ka medicīna varbūt no aprūpes atšķirās ar to, ka medicīna bez aprūpes noteikti iztikt nevar. cilvēka dzīves posmos dažādos, jo medicīna ārstē un glābi, bet savukārt aprūpe jau tālāk visu šo atlikušo tālāko laiku nodrošina cilvēkam šo maksimālo sadarbību ar profesionāļiem, lai spētu iemācīt vai atgriezt cilvēkā kaut vai minimālas pašaprūpes spējas, dot šo motivāciju un šo ticību, kad kaut minimāli, bet es pats spēju tomēr sev palīdzēt, jo cilvēks ir radīts, ir piedzimis tāds, kad viņš par sevi rūpējās, un tas ir izdzīvošanas instinkts, un mums maksimāli strādājot aprūpē ir jādod šim cilvēkam garantijas, kaut vai minimālas, kad viņš kaut ko vismaz sev var palīdzēt un darīt. Konstatēt pazīmes, kad ir redzams, kad kolēģis tuvojas izdegšanas robežai, ir ļoti, principā, tas nāk ar pieredzi un gadiem, protams, bet tas nav grūti, jo komunicējot, kas normālā gadījumā, normālā darbvietā arī notiek, kaut vai vadībai komunicējot ar darbiniekiem vai darbiniekiem savā starpā komunicējot nepārtraukti, tu jau saproti, kurā brīdī cilvēks ir nonācis tādā situācijā, kad viņš vairs nespēja izvērtēt kaut kādas normas robežas. Teiksim, es nostrādāju tik un tik stundas, bet man nav miers iekšā. Man tomēr gribās aizbraukt un vēl paskatīties, vai tur viss ir kārtībā. Es gribu vēl kaut ko izdarīt. Un tajā brīdī, kad cilvēks vairs nespēja šo darba vidi nodalīt no mājas vides, kad visu laiku gribās uzturēties tikai un vienīgi darbā, tajā brīdī jau ir pirmā pazīme, kad šī izdegšana tuvojas. Protams, kad viennozīmīgi ir pazīmes tāda, kā aizkaitināmība, ļoti ātra aizkaitināmība,
neadekvātas atbildes uz jautājumiem. Kā jau es minēju, šī pārmērīgā pāraprūpe attiecībā pret vai nu vienu konkrētu klientu vai nepieciešamība visu laiku uzturēties darbvietā kā tādā. Un tajā brīdī jau tu saproti, ka kaut kas notiek. Ne tajā virzienā, kurā vajadzētu notikt. Vai nu aizmiršība, vai aizmirstam mēs visi, mēs esam tikai cilvēki. Bet, ja notiek kaut kādas pilnīgi nekoordinētas lietas, aizmirstam, ka pie viena cilvēka mums ir jāiet, piemēram, pulkstens tikos un tikos, bet mēs ierodamies pilnīgi citā laikā, vai arī neierodamies vispār. Tajā brīdī ir konstatējums, kad aprūpē šī izdegšana tuvojās konkrētam cilvēkam, konkrētam darbiniekam. Tā kā, protams, kad arī vizuālais. Aprūpē strādājot ar cilvēkiem, protams, ka ļoti svarīgs ir arī šis vizuālais tēls, jo tādā veidā mēs pārstāvējam ne tikai Annu, Daci, Baibu, Ilzi, bet mēs pārstāvam uzņēmumu, kurā mēs strādājam. Un, ja ir konstatējums kaut kāds arī šeit, tās novirzes no normas, tad arī šeit es saskatu, tas ir mans subjektīvais viedoklis, ka tas varētu, ja iet tajā virzienā, ka varētu būt izdegšana. Man vislielāko gandarījumu šajā darbā dod tas, ka es redzu, ka es varu cilvēkiem palīdzēt. Respektīvi tas, ka es redzu, ka šim cilvēkam ir palīdzēts. Vai tas ir kaut vai minimāli, kaut vai viena lietiņa, vai tas ir 10 lietas, kaut vai es esmu, uztaisījusi 70-gadīgam vīrietim e-parakstu, vai es esmu piemērījusi pareizu autiņbikšu izmēru, vai es esmu iekārtojusi vidi, kurā cilvēkam būs jāatgriežas no stacionāra, kad viņa aprūpes līmenis ir mainījies no 2. uz 4. vai no 3. uz 4. Tajā brīdī, kad šis cilvēks, kad es redzu šajā cilvēkā smaidu un šo apmierinātību ar esošo situāciju, pieņemšanu, diagnozes pieņemšanu, savu stāvokļa pieņemšanu, un kad es kaut kā spēju, varbūt šīs sarunas laikā, šīs komunikācijas laikā dot kaut minimālu, bet motivāciju, vai ja es spēju pierunāt, cilvēks ir atteicies gan no ķīmijterapijas, gan no starošanas, un tad es redzu, ka pēc 2 nedēļām man ir jāpieraksta šis cilvēks uz ķīmijterapiju. Un tad es saprotu, ka viņš ir aizdomājies par to, ka tomēr ir vērts cīnīties. Un kad tas ir pēc sarunas ar mani, man goda vārds ir tik labi sajūta iekšā. Vienkārši, es pat nespēju aprakstīt to sajūtu, cik tā ir laba. Un, vai arī, cilvēks aiziet mūžībā un tuvinieki saka milzīgs paldies Rūrai aprūpētājiem, kas mūs nāca aprūpēt ārpēc. Milzīgs jums paldies, jo mēs nekad nespējām iedomāties, kad paliatīvā aprūpe, hospiss un šis pēdējais dzīves process var būt tik viegls. Un tad ir tāda iekšēji milzīga gandarījuma sajūta, ka tu vismaz kaut kā, vismaz šajā pēdējā dzīves posmā, šajā ierobežotajā laikā, tu esi spējis iedot maksimumu, profesionālu maksimumu, ko var iedot, lai tas būtu viegls un patīkams laiks. Cik patīkams tas var būt? Es noteikti sākumā klausītos, jo man liekas, kad strādājot aprūpē, ne tikai sociālajā aprūpē, bet veselības aprūpē, manuprāt, arī jebkurā saskarsmē ar cilvēkiem, tik maz pietrūkst iespēja cilvēkiem izrunāties, izkomunicēt. Jo, ja mēs tā padomājam, kā jūtās šis cilvēks, kuram šis tuvinieks ir nonācis pie šīs diagnozes, viņš jūtās tikpat apjuts, varbūt pat vēl vairāk nekā šis pats klients, pats pacients, kurš ir tikko uzzinājis šo diagnozi, kurš varbūt vēl tajā brīdī pat neaptver, ko tas nozīmē. Bet šis tuvinieks to varbūt tajā brīdī aptver un saprot. Un šīs sajūtas ir milzīgs apjukums.
Un līdz ar to es noteikti primāri ļautu šim cilvēkam izkomunicēt, izrunāt šo lietu. Jo, manuprāt, arī tas, kas man ļoti šajā darbā konkrēti patīk strādājot ar šiem cilvēkiem, ka tad, kad cilvēks nonāk šādā situācijā, viņš kļūst atklāts un patiess. Un tas, ko es arī parasti saku saviem klientiem, aizejot pie viņiem, kad jūs droši varat ar mani runāt par visu. Vienalga. Kaut vai par to, kā jūs 40 gados braucāt naktī pliki peldēties. Vienalga. Galvenais runājam. Jo tādā veidā klientā tiek atvērta šī uzticēšanās lādīte, šī patiesības lādīte. Un tas ir primārais. Un tālāk jau balstoties uz šo visu informāciju, ko cilvēks pastāsta, tālāk jau mēs sākam runāt par profesionālām lietām. Jo, protams, ka man kā profesionālim galvenais uzdevums ir izstāstīt par to, ko tas nozīmē. Jo bieži vien ir situācijas un gadījumi, kad slimnīcā stacionārā, un tas arī ir normāli, es negribētu vainot slimnīcas un stacionārus par to, ka netiek izstāstīts, ko tas īsti nozīmē. Tādā garā sarunā. Ja? Un līdz ar to mans uzdevums ir izstāstīt to. Kaut vai vieglajā valodā. Cilvēkiem saprotamā valodā, bez medicīniskās terminoloģijas, ko tas īsti nozīmē, kas būs turpmāk, kas varētu nebūt turpmāk, un ko mēs varam kopā sadarbojoties, visi klients, tuvinieki un es, ko mēs tālāk varam darīt. Un tad, ja tiek iedota šī drošības sajūta cilvēkam vai ģimenei, tad arī tālāk šis atvieglo to sākotnējo šoka brīdi, un tālāk jau mēs varam runāt par veiksmīgu sadarbību.